Ak, Dievs, man vienkārši vajag atslābt. Es esmu uztraukusies. Es esmu viena, man nav viesis, jo šis ir temats, par kuru es zināju, ka es vēlos runāt viena. Tā kā jā, lielā tēma ir reliģija, evaņģēlisms. Manā gadījumā es biju daļa no luteriskās baznīcas. Gribu pastāstīt, kā un kāpēc, dodoties prom, es aizdevos tuvāk sev. Kā es aizdevos tuvāk sev, atsakoties no šī te būrīša. Manā gadījumā reliģija jau sāka spiest, sāka justies kā putnu būrītis, un es nevarēju vairs izplasties. Un izvilkšu kakao jautājumu. Taisam vaļā. Mans jautājums. Ko es šobrīd sev esmu parādā? Es sev esmu parādā šo podcastu. Es sev esmu parādā atgriezties. Es sev esmu parādā beigt prokrastinēt un bloķēt savu balsi. Es sev esmu parādā strādāt ar sevi un mazajām balstiņām, kuras saka, ka nevienam šis neinteresē. Tā kā es zinu, ka šis ir mans instruments. Es zinu, ka Dievs caur mani strādā caur šeieni. Un līdz ar to, jā, es sev vienkārši esmu parādā atvainošanos par lielu, ilgu klusēšanu. Un man ir jāatgriežas, jādara tas, kas man ir jādara. Gluži vienkārši, jā. Forši jautājums. Pajautā, ko tu sev esi parādā. Bet labi, sākam. Īstenībā man šodien ir arī pieraksti, lai tā saruna, kāda vēl saruna, tas ir monologs šodien. Lai tas monologs ir tāds strukturētāks un netik haotisks, varbūt cik pirmais, kā es sarakstīju visu kaut ko, lai es neaizpļāpājos, lai es tās lietas, ko gribu pateikt, reāli arī pasaku, nevis man viņas izkrīt no galvas. Es varētu gluži vienkārši sākt ar visu, kas man ir pierakstīts pēc kārtas. Nē, es negribu sākt pēc kārtas. Es gribu vienkārši pastāstīt, ka man sāka smacēt ļoti daudzas lietas. Es gāju uz baznīcu ar ģimeni ļoti daudzus gadus. Tad kaut kādā vienā brīdī es negāju uz baznīcu, bet tāpat skaitījos daļa no tā. Un es vienkārši sapratu, ka manī krājās ļoti daudz, kas nepieder man. Manī krājās ļoti daudz dažādu emociju, kas varētu tur nebūt, bet es viņas vācu. Man viņas tiek servētas uz paplātes, un es viņas ņemu. Ļoti daudz kauna, nožēlas, kaut kādas nedrošības sajūtas. Ļoti daudz būtībā bloķējošas zemu vibrāciju emocijas. Un man baznīcā kļuva par smacējošu, man baznīcā kļuva par nebrīvu. Es uzdevu ļoti daudz jautājumus, uz kuriem dažiem gan jau saņēmu atbildes, bet es atceros, ka uz ļoti daudz jautājumiem es atbildes vispār nesaņēmu, tāpēc, ka uzdot jautājumus baznīcā nozīmē, ka tu apšaubi Dievu. Kāpēc tev vispār ir jautājumi? Klusē un klausies tālāk sprediķi. Vai svētdienas skoliņā es jau kā bērns jautāju visu kaut kādus jautājumus, uz kuriem daudzi man nevarēja atbildēt. Tas ir kaut kas, ko es paņēmu tikai un vienīgi pēc lēmuma aiziet no reliģijas. Jo baznīca vispār reliģija ļoti bloķē tevi no sevis atrašanas. Baznīcai nevajag cilvēkus, kas sevi pazīst. Viņiem tas nav izdevīgi. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad cilvēks sevi iepazīst, viņš saprot, ka viņam reliģija kļūst lieka.
Es vienkārši ļoti vēlu sapratu, ka Dievam es nepietuvojos baznīcā. Es viņam nepietuvojos baznīcā. Es Dievam pietuvojos brīdī, kad es pietuvojos pati sev, savam kodolam, savam mērķim, savai misijai. Kāpēc es vispār piedzimu? Kāpēc es nācu, inkarnējos šajā pasaulē? Ar kādu uzdevumu? Un es sapratu, ka pietuvojoties savam uzdevumam un realizējot sevi caur šo uzdevumu, es pietuvojos Dievam tiešā veidā. Inkarnācija arī ir kaut kas, kas tika izņemts no Bībeles, jo vienkārši baznīcai nav izdevīgi, ka mēs zinām par to, ka mēs šeit neesam ne pirmo, ne pēdējo reizi. Un tā ilūzija, ka mēs dosimies tūlīt uz elli, vai pie jebkāda sliktāka lēmuma mēs dosimies uz elli, vai ja mēs būsim uķi-puķi labiņi, tad mēs dosimies tur augšā. Man bija žēlīgi skatīties uz cilvēkiem, ka tu viņiem pajautā, kāds ir viņu sapnis šajā dzīvē, vai mērķis, vai uz ko viņi tiecas. Un ir tiešām bēdīgi, ka tu cilvēkam pajautā, uz ko viņš tiecas šajā dzīvē, šeit un tagad, uz ko tu tiecies. Un cilvēks man atbild, ka viņa sapnis šajā dzīvē ir nokļūt debesīs. Un man tajā brīdī ir dīvaini vispār kaut ko tādu sadzirdēt, tāpēc, ka šajā dzīvē no dzimšanas līdz nāves brīdim tava vēlme ir kaut kas ārpus šīs dzīves. Tu vēlies nokļūt debesīs. Bet es prasīju, ko tu vēlies šajā dzīvē? Un tas ir tas, cik slimi strādā šī manipulācija. Tas ir tas, cik dziļi tas ir iesēdies, ka cilvēki dzīvo nevis šai dzīvei. Viņi dzīvo tai nākamai dzīvei. Viņi šajā dzīvē vispār daudzas lietas laiž garām, jo viņiem tas fokus ir uz to paradīzi, vai ne? Bet kā ar šo dzīvi? Kāda paradīze, ja tu šajā dzīvē vienkārši laid luni nopietni? Un, man liekas, ka mīlošākā lieta, ko cilvēks var izdarīt, ir dzīvot šo dzīvi tā, kā viņš gribētu dzīvot šo dzīvi, nevis dzīvot šo dzīvi tā, lai tiktu paradīzē. Un tas ir tas, kas man riktīgi traucēja. Man traucēja šī te manipulācija. Ja tu to, tad tu ellē. Ja tu to, tad tu debesīs. Ja tu to, please, dzīvojam šajā dzīvē. Un jo vairāk mēs izdzīvosim šajā dzīvē, jo vairāk mēs piedzīvosim, augsim, attīstīsimies, iemācīsimies, savus uzdevumus pildīsim, jo mazāk mums pārējās dzīvēs paliks to uzdevumu. Mēs ejam pa spirāli uz augšu, un cilvēki, kas sev neļauj dzīvot, jo viņi baidās netikt debesīs, Nākamajā dzīvē atkal varēsiet kāpt uz šiem te pašiem grābekļiem, pildīt tos pašus uzdevumus, jo iepriekšējā dzīvē jums bija bail nenonākt ellē. Un tā šī manipulācija arī strādā. Ļoti spēcīgi viņa strādā. Jāatpazīst manipulācija cilvēkam ir pašam. Citādāk tu kļūsti par tās upuri. Tālāk. Iesim nesacībā, man vienalga. Nākamais, ko esmu pierakstījusi, ir disfunkcionālas ģimenes nešķirās, jo tas pārkāpj bausli. Es zinu ārkārtīgi daudz ģimenes, kurās ir super disfunkcionāls attiecības, grūti kā bērniem augt ir tādās ģimenēs, kur ir agresija, manipulācija, varbūt pat vardarbība, kas un kuram. Un brīdī, kad šāda ģimene gribētu dalīties un iet katra savā virzienā, viņi to nevar bez kauna, bez apziņas, ka viņi ir slikti vecāki, bez, protams, visas pārējās baznīcas nosodījuma viņu virzienā. Un tas īstenībā ir traģiski. Tas ir traģiski, jo cieši visi. Tajā brīdī,
ka cilvēki sen ir attiecībās, kad attiecības sevi ir izsmēlušas. Ļoti skaisti ir tie gadījumi, kad cilvēki apprecās un nodzīvo visu mūžu kopā. Tas ir ļoti skaisti un tas ir apsveicami un tas ir ok, bet ziniet, kas vēl ir ok? Vēl ir ok vairākas attiecības dzīvē, kaut vai vairākas laulības dzīvē. Tas ir ok un traģiski ir tas, ka viens no baušļiem kristietībā ir tev nebūs laulību pārkāpt. Tas nozīmē, ka atkal tiek kontrolēti tavi uzskati, tavas darbības caur manipulāciju. Kādā veidā cilvēki, kas jūt, ka attiecības sevi izsmēlušas, ka nav viņiem pa ceļam, nav kopīgas vērtības, nav ceļi iet katram savā virzienā, ka viņi paliekot kopā tikai rīvējās un berzējās un bērni skatās, ka vecāki ir nelaimīgi. Nevienam nav labuma no šī. Vienīgais labums ir, ka tu paklausi bauslītim. Jā, tā kā disfunkcionālu ģimeņu ļoti, ļoti daudz, jo cilvēkiem ir bail šķirties. Viņiem ir bail šķirties, viņiem ir bail no tā kauna, ko pavadīs šķiršanās, viņiem ir bail no tā nosodījuma, kristīgajā komunā, bail no būšanas grēciniekiem un sliktiem cilvēkiem citu acīs, jo nosodījuma nenoliedzami ir ārkārtīgi daudz kristīgajā pasaulē. Vai ne? Riktīgi daudz cilvēki vienkārši baidās šķirties. Viņiem sen jāšķirās, viņi sen jau visu viens no otra iemācījušies, viņi jau sen viens otram bedri roka smacē, viens otru žņaudz, bet viņi nešķirās, jo baznīca tā saka, ka pārkāpt laulību ir grēks. Un kas notiek ar grēciniekiem? Grēcinieki dodās uz ellī. Bailīgi. Tāpēc man šķiet, ka šis viss ir ļoti bēdīgi, jo daudzi cilvēki varētu sevi atbrīvot no šī te smaguma, jo attiecības, kuras nestrādā, manuprāt, ir viena no smagnējākajām lietām, ko cilvēks var piedzīvot, ka viņš grib doties prom, bet viņš neļauj sev. Tas ir ārkārtīgi smagi, un tas patērē nenormāli daudz enerģijas. Principā, tu skalo podā savu dzīvi, savas iespējas, potenciālu, enerģiju, visu. Partners mums blakus ir ļoti svarīga lieta. Un ir super svarīgi būt ar cilvēku, kurš tev iedvesmo, kurš ir tavējais, kurš reāli ir tavējais. Ja tas nav viņš, netērē savu laiku. Un brīdī, kad tu vēlies doties prom, brīdī, kad tu vēlies sevi atbrīvot no šī, uzpeld bauslītes. Tev nebūs šķirt savu laulību. Tu esi grēcinieks, ja tu pārkāp laulību. Fuck it. I say fuck it. Kāpēc cilvēki ļauj reliģijai kontrolēt viņu lēmumus? Ejam tālāk. Jā, rekur tieši nākamais, ko esmu pierakstījusi, kāpēc es reliģiju redzu kā kultu. Tāpēc, ka, kas tad pēc definīcijas ir kults? Tā ir cilvēku grupa, kur parasti ir kaut kāds vadonis, bet kopumā tā ir grupa, kurā tu vari ņemt dalību, būt daļa no, tikai tad, ja tu pārņem arī uzskatus, kas ir šajā grupā. Un kāpēc es reliģiju redzu kā kultu? Jo tai ir kontrole pār tavām domām. Tā kontrolē, kā tu rīkojies, tā kontrolē, ko tu domā, tā kontrolē tavus uzskatus, tavas vērtības un tā tālāk un vēl joprojām. Tāpēc es šo saucu par kastīti, par būrīti, jo tev nav, esot daļai no reliģijas, no jebkuras konfesijas, tev nav tā brīvība būt. Un kas vispār var būt svarīgāks kā brīvība būt? Pastāvēt savos uzskatos. Jā,
Man šķiet traki, ka tu pievienojies kaut kādam tusiņam, baznīciņai un pēkšņi tu tur iedaries tikai tad, ja tu sako līdzi tam visam, kā tev tur jādzīvo tagad, ja? 10 baušļi un tā tālāk. Tālāk ejam. Netradicionāls orientācijas cilvēku izslēgšana. Par šo man ir ārkārtīgi daudz ko teikt, jo tas, manuprāt, ir reāli traģiski. Tas ir nenormāli, kā baznīca noliedz cilvēkus ar atšķirīgu orientāciju. Un šī homofobija, kas valda kristīgajā komunā, tas ir aprobežojoši, tas ir slimi. It kā dievticīgajiem vajadzētu būt cilvēkiem, kas mīlestību vairo, kas prieku vairo, kas pieņemšanu vairo. Tie ir cilvēki, kas sludina šīs lietas, sludina mīlestību, pieņemšanu, rokas pasniegšanu citam, palīdzēšanu, visas šīs lietas. Un tajā pat laikā kristieši, nerunāju par visiem, lielākā daļa, ir cilvēki, kuros dzīvo tāds naids pret gejiem, lesbietēm, you name it. Tu tiešām esi Dieva kalps, ja tu vienkārši pasaki, ka šis cilvēks ir slims. Vai arī šis cilvēks nevar nākt uz baznīcu, jo viņš ir gejs. Un baznīcai nepatīk geji. Dievs viņu radīja, tāpat kā Dievs radīja tevi. Dievs radīja arī gejus, Dievs radīja arī lesbietes. Dievs to visu radīja. Jebkuram cilvēkam ir tiesības uz mīlestību. Un nepārprotiet mani, es nenostājos arī otrā galējībā. Es neatbalstu praidus un šo te, pārspīlēto LGBTQ, vai kas ir tie burti. Es neatbalstu šo te pārspīlēto demonstrēšanos, izrādīšanos un visu pārējo. Viņi ir tieši tādi paši cilvēki, kā tie, kam patīk pretējais dzimums. Cilvēks, kuram patīk savs dzimums, nekādīgi neatšķirās no cilvēka, kam patīk pretējais dzimums. Viss. Temats slēgts. Homofobija kristietībā ir vienkārši mega. Ejam tālāk. Kailums ir grēks un tavs ķermenis ir tikai tavam vīriņam. Es no sievietes perspektīvas, protams, izsakos. Jā. Viens no milzu iemesliem, kāpēc man nācās doties prom no baznīcas, ir nespēja izpaust sevi kā sievieti, kā seksuālu būtni, kā cilvēku, kurš nevēlas apspiest sevis daļas, lai iederētos. Ko es ar to domāju? Baznīcā ir ļoti daudz arī nosodījuma par kailumu, par ķermeni, par to, kā tu ģērbies, par to, kā tu uzvedies. Ārkārtīgi grūti man ir bijis noskatīties, kā kristietes sievietes jau tā mazu dekoltē nosauc par ārkārtīgi lielu dekoltē un saka, nē, es negribu, mans ķermenis manam vīriņam, es negribu, ka uz mani tā skatās, ka mani iekāro. Un, ak, Dievs, tā kā Dievs radīja mums tik skaistus ķermeņus, lai mēs viņus slēptu. Mēs nākam pasaulē tāpat kā dzīvnieki, tāpat kā koki, kaili un skaisti. Tā kā tas, ka mēs ģērbjamies, nenozīmē, ka mums tas apģērbs ir vajadzīgs, lai paslēptos. Un
Es nesaku, ka mums ir plikiem jāsteigā pa ielu, bet es saku, ka mums vajadzētu mazāk kompleksot, mazāk slēpties, mazāk uzņemties atbildību par to, par ko būtu jāuzņemās atbildība vīriešiem, jo ļoti daudz sievietes negrib ģērbties izaicinoši, jo viņas negrib pavadināt citus vīriešus. Bet kā tieši tā pavadināšana attiecās uz tevi? Vīrietis nav suns, viņš pats var kontrolēt sevi, kontrolēt to, kā viņš jūtās par sevi, par savu sievieti varbūt, vai par citām sievietēm. Tā nav tava atbildība. Tu ģērbies tikai un vienīgi sev. Un ko es ar to domāju? Tu vari vilkt, cik lielu dekoltē tu vēlies, tu vari vilkt, cik īsus svārkus tu vēlies, pliku vēderu un tā tālāk. Izskaties seksīgi kaut vai katru dienu un nekomplekso necik par to, kā tu izskaties. Tas attiecās uz tevi. Ja tevi tas iedvesmo, go for it. Tā nav tava atbildība, ka tu kādu pavadināsi. Un nedod Dievs, tev ir vīriņš, kuram nepatiks, ka tu pavadini citus vīriešus. Nu, tad vīriņam ir jākačā savas vīrišķības problēmas, sava trauslā vīrišķība ir jādziedina, jo kopumā šis ir riktīgi izteikti neģērbties izaicinoši, jeb tās bailes, tas ir tāds labās meitenes sindroms, ko es arī pēc tam vēl pieminēšu, tās bailes no vulgaritātes. Kamēr liela daļa no veidiem, kā sieviete sevi var izpaust, baznīca to uzlūko kā būšanu vulgārai. Ja es 15 gados mammai vai tētim pateiktu, ziniet, es gribu jaunu hobiju, es gribu pamēģināt iet dejot ap stieni. Nu, nē. Nē, būtu vienīgā atbilde, ko es saņemtu. Tāpēc, ka tas vienkārši ir vulgāri un labas meitenes, kristietes, labas meitenes tā nedara. Un paradoks ar šo visu jau ir tāds, ka jo vairāk mēs bēgam no šī, jo vairāk mums to gribās. Viss, kas apspiests, nāk uz āru 5 reizes stiprāk. Respektīvi, visa šī te seksualitātes noliekšana būs tieši tāds temats tavā dzīvē, no kura tu nevarēsi pat atkritīties. Tev spiedīs tas, un viss, kas mums spiež, mums nāk ārā ar pilnīgi citu jaudu. Viss, kam mēs neļaujam būt, viss, kur nav brīvības, tas viss nāk ārā ar pilnīgi citu jaudu. Un brīdī, kad cilvēks gribētu uzvilkt īsu kleitu, bet viņam ir šīs te ierobežojošās pārliecības, ka īsa kleita nozīmē, ka tu esi tā nav gluži. Labās meitenītes sindroms ir ļoti spēcīgs asinīs. Es pati esmu daudz lietas sev neatļāvusi ilgstoši, kurus es gribētu pamēģināt, jo man vienkārši ir bail vai kauns, ka es nebūšu laba. Būtībā bailes neiederēties, bailes, ko vecāki padomās, milzīgas bailes un šausmīgs kauns. Es neesmu mīlējusi savu ķermeni tā kā tagad, nekad mūžā pirms tam. Es īstenībā, nevis es nemīlēju savu ķermeni, bet es ienīdu savu ķermeni. Jo manā ķermenī bija šausmīgi daudz kauns. Šausmīgi daudz kauns par visu. Man nepatika skatīties spogulī. Es nemīlēju neko sevī. Neko. Jo tad, kad tu nospied visu, kas tev patiesi, lai iederētos, ir ļoti, ļoti smagi. Tā kā visi šie te bloki, bailes būt vulgāram, bailes gluži vienkārši izteikt savas emocijas brīvi, bailes neiederēties, bailes no tā, ka tevi nepieņems, bailes īstenībā atšķirties, bailes vispār runāt par seksu, domāt par to. Smieklīgs piemērs. Es nezinu, pirms cik tas gadiem bija, es biju tīneidžers, un katrā ziņā man bija nesen nomiris opis, es tā kā domāju, ka viņš kaut kur lidinās.
Un es biju savā istabā, es masturbēju, un man vienkārši uzmācās tāds kauns, jo man bija tāds, opis kaut kur lidinās manā istabā un redz, ko es daru. Ak, nē! Un tā kā tas kauns ir tik dziļš, ka viņš pat nav, viņš ir daudzdimensionāls. Tas ir daudzdimensionāls kauns, kas tev tiek iesēts jau no bērnības, kad tu esi daļa no reliģijas. Mīlēties drīkst tikai pēc kāzām, sev pieskarties ir netīrākais grēks, kādu tu vispār varētu iztēloties. Un kāpēc? Es saku, jo kontrolējot sievietes seksualitāti, tiek kontrolēta arī viņa. Brīdī, kad tu manipulē un kaunini sievieti par viņas seksualitāti, viņa pazeminās savā spēkā. Viņai nav savs spēks. Jo sievietes seksualitāte ir tiešā veidā saistīta, es liktu pat vienādības zīmi ar sievietes radošumu un atslēga, lai sevi atbloķētu Dievu, pietuvotos sev, ir klausīties savā radošumā. Un brīdī, kad tev ir bloķēta seksualitāte, tev ir bloķēts radošums, un tu esi pakļaujams, tu esi manipulējams, tu sevi nejūti, tu esi izdevīgs sistēmai. Un, tas ir tik bēdīgi. Tas ir kaut kas, ko es nevienam nenovēlu, jo to pēc tam atraisīt, atbloķēt ir ārkārtīgi grūti. Tas ir milzīgs darbs, ja jūs zinātu, kādām tik praksēm ir jāiet cauri, lai atbloķētu visu to stīvumu, visu to kaunu, kas glabājās sievietes iegurnī, kad viņa kaunās par šo visu. Kauns ir zemākā frekvence vispār, kāda var būt. Un tur, kur ir kauns, tur ir sevis nepieņemšana, tur ir sevis nemīlēšana. Paturpinot par to seksa tēmu, ja gadījumā kādam seksa terapeitam, kādam seksologam beidzās darbs, tad droši var aiziet pastāvēt pie baznīcas un atkal būs darbs. Tālūk. Ejam tālāk. Kas man te vēl labs ir? To, ka baznīcai nav izdevīgi, ka tu sevi pazīsti, to jau es minēju pirms tam, jo tajā brīdī tev vairs nevajag baznīcu. Brīdī, kad tu saproti, ka Dievs ir jebkur, nevis tikai baznīcā. Dievs ir virtuvē, Dievs ir dabā, Dievs ir miegā, Dievs ir pie apziņas, Dievs ir visur. Un Dievs, pats svarīgākais, Dievs ir tavā vēderā, katrā tavā šūnā. Tu esi daļiņa no Dieva. Un tev nekad baznīca nemācīs, ka tu esi daļiņa no Dieva. Kāpēc? Atkal, jo tas nevienam nav izdevīgi. Tas man arī ļoti sasaucās ar iepriekšējo manu epizodi par astroloģiju. Kristīgajā pasaulē astroloģija, numeroloģija, cilvēku dizains, pasarga Dievs taro, tas viss ir okultisms, tas viss ir grēks. Ja tu kaut ko no tā dari, tu visticamāk esi novirzījusies no ceļa un tev iet grūti. Kāpēc man šķiet smieklīgi, kāpēc man šķiet pilnīgs absurds? Jo šie ir manā dzīvē un daudzu citu man pazīstamu cilvēku dzīvēs ir bijuši vieni no vissvarīgākajiem rīkiem, kā pietuvoties sev. Caur astroloģiju ļoti lielā mērā es atgriezos pie sevis, pie labākas dzīves, caur cilvēku dizainu. Tieši tāpat, caur numeroloģiju, tieši tāpat atgriezos pie tāda sava dizaina, sevis labākas izprašanas, sava dzīves ceļa izprašanas. Un tur ir ārkārtīgi bagātīga informācija, kas tevi var padarīt par cilvēku, kurš dara sevi, zina sevi, dzīvo sevi un šai te misijai arī seko. Piepildi šo savu
kodu, kāds viņam ir ielikt šajā dzīvē. Mēs esam tā kā 100 cilvēciņi, mums katram ir savs kods, un Dievs mums ir ielicis šo te kodu, un viņš dod mums iespēju iet pa tādu neapzinātu taciņu vai izvēlēties apzinātības ceļu un močīt savā virzienā, like there is no tomorrow. Tas vienkārši riktīgi bēdīgi ir, ka tie cilvēki, runājot par astroloģiju, arī jūt nosodījumu, kaunu, viņiem pat bail no šiem tematiem ir, tāpēc, ka, bail jau no tās ēles, vai ne, taču. Es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Reku man ir pierakstīts, baznīca kontrolē pat tavu partneru izvēli. Tu pat nevari apprecēties ar cilvēku, kam ir atšķirīgi reliģiskie uzskati vai piedzīvumi. Jā, šitais arī ir big one, ka jā, tu pat nevari apprecēt cilvēku, kurš nedala ar tevi vienus un tos pašus uzskatus par reliģiju. Man tas šķiet diezgan traki, jo mīlēt mums vajadzētu to cilvēku, kuru mēs mīlam, neatkarīgi no viņa piederības vai tieši nekādas piederības reliģijai. Un, jā, principā šeit es atkal atgriežos pie tā, ka kristietība ir kults, tāpēc, ka reāli tiek kontrolēti tavi lēmumi. Kādā veidā tu nevari apprecēties ar cilvēku, kurš nav kristietis. Kāpēc? Tāpēc, ka tur atkal ir tā mērīšanās ar krāniņiem. Baptists labāks, vai katolis labāks, vai luterānis labāks. Par visiem pārējiem nemaz nerunāsim. Tie vispār ir kaut kādi spridzinātāji un vēl sazin kas. Mīlestība nepazīst sadalījumu. Tur, kur rodās sadalījums, tur uzreiz ir salīdzināšanās, svēršanās, tāpēc saku mērīšanās. Tur pietrūkst tās realitātes, ka tas viss ir viens, ka mēs visi esam viena apziņa. Gan katolis, gan baptists, gan neticīgais, gan ateists. Mēs visi esam viena apziņa, viens tāds zirnekļa tīkls, kur mēs katrs esam mazs savienojums no milzīga zirnekļa tīkla. Un tāpēc man arī šķiet svarīgi, ka mēs katrs atgriežamies pie sevis un pie sava formāta, kā mīlēt cilvēkus, kā mīlēt šo pasauli, kā darīt labu, kā realizēt sevi, kā caur sevi nest pienesumu kaut kādu pasaulē. Par šo var runāt ļoti ilgi, bet manuprāt, ir svarīgi saprast, ka katram tas būs caur savu formātu. Nederēs tā reliģija visiem. Un šis man uzreiz arī liek atgriezties pie tā brīža, kad es izdarīju lēmumu. Neatceros, cik man bija gadi, bet es izdarīju izvēli aiziet no baznīcas. Mēs, man liekas, bijām piebraukuši pie veikala, un mēs tikmēr ar māmu sēdējām mašīnā, un kaut ko pļāpājām, un es izdomāju, es nezinu, kā es izdomāju, bet es atceros, ka es izdomāju, pateikt, ka, māma, es esmu nolēmusi vairs nesaukt sevi par kristieti, nedzīvot pēc šiem te likumiem. Mums tur bija tāda nopietna saruna, man vispār pirmo reizi likās, ka es dzīvē, man bija šausmīgi bail vispār sevi ekspresot, man bija bail izteikties, un es atceros, ka viņa man pateica, ka viņai ļoti žēl, ka esmu nogājis no sava ceļa un ka es esmu šobrīd tādā pagrimuma stadijā. Kaut kāda tāda bija viņas aptuvenie vārdi. Un tas mani riktīgi sagrāva, jo nevienam nav viegli dzirdēt tādus vārdus no saviem vecākiem, šajā gadījumā no mammas. Jo mums visiem gribās, ka ar mums lepojās, ka mūs atbalsta. Es saņēmu 0 atbalsta, aizejot no baznīcas, bet tas ir ok. Tas bija mans gadījums, un tas reāli ir ok. Jo pats svarīgākais man bija uzticēties sev, palikt uzticīgai tai savai iekšējai sajūtai, jo manā gadījumā sekot savam iekšējam kompasam nozīmēja tīt makšķeres un doties prom no
no visa, kas saistīts ar baznīcu. Un tajā brīdī īstenībā sākās tāds ļoti svarīgs posms manā dzīvē, kur bija nevis kaut kā jauna ieaicina, nevis jaunas zināšanas, tāda atkritīšanās. Sākās posms, kur es metu nost visas kārtas, kas neesmu es, un kaut kādā brīdī ir pilnīgi jājautā sev, kas tad es esmu, kas es esmu. Kam es ticu? Tā ir ļoti kaila sajūta, tā ir ļoti interesanta sajūta, un tā ir ļoti drosmīga vieta, kur būt, manuprāt, jo ir ļoti vienkārši būt daļai no gatavas kastītes, kur ir noteikumi, baušļi, struktūra, lūdzu, gatavs. Excelītī vari paņemt, izlasīt, kā tev dzīvot, kā nedzīvot, lalala. Tas ir vienkārši. Labi, pie kaut kāda apziņas līmeņa tas vairs vispār nav vienkārši, jo tu saproti, ka tu tiec ierobežots un manipulēts, bet tas ir vienkārši cilvēkam, kurš negrib meklēt, kurš negrib pats, kurš negrib iet pats, kurš negrib darīt pats, kurš negrib jautāt sev tādus jautājumus. Viņiem tas ir ērti. Ok, es to saprotu. Bet man likās, ka tas ir ārkārtīgi drosmīgi aiziet prom no kaut kā, kas man nenes to pienesumu. Nekāda pienesuma man nebija vairs baznīcā. Es tur sevi sen nejūtu. Es tur gāju tikai socializēties. Man neinteresēja tie sprediķi. Un ja es viņus klausījos, tad puse no sakāmā man šķita rīktīgi nepareizi. Es vienkārši meklēju problēmu sevī. Man šķita, ka es esmu nepareiza. Man šķita, ka problēma ir manā uztverē, bet īstenībā es vienkārši nesaskatīju sevi vairs šeit. Man daudzas lietas šķita nepareizi. Brīdī, kad tu ej uz to bez mazvai nulles punktu, kur tu reāli nesaproti, kas tu vispār esi. Tā kā, kas vispār ir mani uzskati, kas ir manas vērtības, kas man ir svarīgs. Es nezinu, kas man ir svarīgs. Es nezinu, kam es ticu, jo viss, kam es līdz šim ticēju, tika man jau šūpulītī ielikts. Tā kā tas nav mans. Tas man tika iedots, bet tas nav mans. Un tāpēc atteikties no kaut kā nozīmē, ka tev kaut kas ir jāliek vietā. Un tad tā dzīve sāk iet, un tad tu pakāpeniski domā, ko tad es varētu reāli likt vietām. Un tad, kad tu saproti, ka tas, ko tu pati sāc likt vietā, ir jau kaut kas nāk no tevis, no tavām pieredzēm, tavām izvēlēm, tavas saprašanas par lietām. Un tajā brīdī paliek daudz skaistāk dzīvot. Tajā brīdī arī notiek tā došanās pie sevis, atgriešanās pie sevis, pie sava kodola, pie savām vērtībām. Es nezinu, vai es visu pateicu vai nē. Reku man vēl ir labs piemērs, kāpēc baznīcā visi slimo. Es nezinu, cik man bija gadi, bet es biju rīktīgs bērns. Es biju rīktīgi mazs bērns. Un es prasīju mammai, mammu, kāpēc tieši baznīcā, jo es salīdzināju tur ar skolu, ar klases biedriem, viņu ģimenēm, draugiem. Jo es gāju visādos pulciņos, sportoju, spēlēju basketbolu, peldēju, gāju mūzikas skolā. Man bija ar ko salīdzināt. Un es jautāju mammai, mammu, kāpēc tieši baznīcā? Ļoti daudz cilvēki slimo. Un tad mamma man atbildēja, meitiņ, tas ir tāpēc, ka cilvēkiem, kas tic Dievam, Dievs viņiem sūta pārbaudījumus, lai čekotu, cik viņiem stipra ticība ir. Un man tas likās tik nepareizi, tik neīsti. Kā tā var būt? Es pēc tam sev jautāju, kā tā var būt? Un tikai pēc kādiem ļoti daudz gadiem, kad es iepazinos arī ar šo te psihosomātiku, es saliku kopā bildi, ka baznīcā nenormāli daudz cilvēku slimo, tāpēc, ka viņi apspiež savas emocijas. Viņi apspiež sevi,
apspiež savas sajūtas, apspiež savu seksualitāti, apspiež savu dziļāko būtību, apspiež savas vēlmes, dzīvo zemās frekvencēs, bailēs, kaunā, lai tikai iederētos, lai tikai būtu labi, lai tikai nonāktu debesīs. Un šī bija ļoti svarīga atklāsme pēc vairākiem gadiem saprast, ka jā, Dievs mūs visus pat netestē. Kāds vēl testē? Mums visiem Dievs sūta grūtības, jo caur grūtībām mēs augam, caur grūtībām mēs novērtējam, caur grūtībām mēs mainamies, caur grūtībām mēs mācamies mīlēt un tā tālāk. Tāpēc ir tik forši šīs visas lietas, visus šos jautājumus, kurus es agrāk jautāju vecākiem, jautāju baznīcā, jautāju skolā, ir tik forši viņus pārskatīt, pieaugot, pajautāt sev, kas ir tas, kas man ir īsts, kas ir tas, kam es reāli ticu, kas ir mans un kas nav, kas vienkārši nav īsts. Un man bija svarīgi atrast tās lietas, kuras ir īstas man, kurām es tā kā tiešām ticu. Un jā, ārprāts man bija man bija riktīgi bail no šīs epizodes, jo Latvija, skaitās kristīga valsts, un šis varbūt nav tavs tipiskais podkāsts par reliģiju, tāpēc man bija bail atvērt muti, bail runāt par visām šīm lietām, bail stāstīt, bail dalīties, bet bail tā veselīgi bail. Zini, tā kā bailes mirst, ka tu kaut ko dari. Kāpēc es saku, man bija bail? Jo man bija bail izteikties. Man bija bail joprojām no tā nosodījuma, jo man joprojām ir gribās, ka visiem patīk, ko es saku, ka visiem rezonē. Nevis, ka kādam būs tāds, Ester, nopietni, tu sevi pazemo šobrīd. Un tad es sapratu, ka man vairs nav bail, man nav no tā bail. Jo šis ir tas, kas ir īsts man. Un es vienkārši gribēju ar to padalīties. Man bija ļoti, ļoti svarīgi šo izlikt no sevis. Jā, interesanti. Tieši Skorpionu sezonā sanāca par šo parunāt, jo, īstenībā ļoti daudz Skorpionu tēmas pacēlu, laikam, tāpēc man arī sāka spiest. Man šodien ļoti dīvaini būvējās tā epizode kopā, bet, kaut kas jau tur būs. Kaut kas jau tur būs. Izskatās, ka visam būšu pat izgājusi cauri. Un nepārprotiet, lūdzu, es noslēgumā vienkārši gribu pateikt, es neesmu pret Jēzu vai pret Bībeli. Vienkārši man vajadzēja saprast, ka Jēzus ir mīlestība, Jēzus ir gaisma, Jēzus ir visas šīs lietas, bet viņš ir tāds pats Dieva dēls, kā es esmu Dieva meita, kā tu esi Dieva dēls vai meita. Mēs visi esam Dieva bērni, un arī Buda ir Dieva dēls, arī Krišna ir Dieva dēls. Nevajag šķirot un likt uz pjedestāla. Jēzus vienkārši bija pie tik augsta apziņas līmeņa. Viņš bija pie tādas apziņas, ka viņš vienkārši varēja dzīvot mīlestības pilnu dzīvi, iedvesmot ar to citus, un viņam nebija nekāda sakara ar reliģiju. Jēzus nebūtu gribējis, ka reliģija viņa vārdu nesā, lai manipulētu ar cilvēkiem, lai šos te cilvēkus dzītu kaunā, bailēs un visās citās zemās frekvencēs, nosodījumā, nepieņemšanā un tā tālāk. Jā, tās arī ir manas domas par Jēzu, par Bībeli, tieši tas pats. Bībele ir fantastiska grāmata. Bībelē ir ļoti daudz gudrības, ļoti daudz patiesības, bet, diemžēl, arī Bībele ir cilvēka grozīta grāmata. No Bībeles ļoti daudz, kas ir ņemts ārā, un Bībelē ļoti daudz, kas ir likts klāt, lai cilvēki nezina par daudz, un lai viņus vieglāk kontrolēt. Laikam viss būs izrunāts. Vau, es īstenībā jūtos tik brīvi šobrīd. Man tāds prieks, ka šo visu no sevis izliku ārā. Pastāstīju, kā es jūtos.
ticu, ka kaut kas norizonē, tie, kam kristietība ir bijusi vai ir daļa no viņiem, visu, ko jūs tikko dzirdējāt, laižat caur savu filtru un klausieties ar atvērtu prātu. Jo viena lieta, kas ir raksturīga kristiešiem, tā ir tāda aizslēgtība uz jebko citu, kas nav reliģija. Es atceros, ka man bija draudzene, ar kuru mēs pēc skolas aizbraucām pie viņas ciemos uz Ikšķili. Viņai bija batuts. Un mēs gulējām uz batutu, mēs skatījāmies zvaigznēs un mēs runājām. Mēs runājām par reliģiju, mēs runājām par ezotēriku. Un viņas māma ir ļoti ezotērikā, un mana māma atkal ļoti reliģijā. Un tad mēs bijām tādi divi produkti, divi bērni, divām mamām, kur katra ir savā virzienā. Un es atceros to mūsu karsto diskusiju, kā viņa man saka, nē, bet zini, Ester, reinkarnēšanās tā ir īsta lieta. Un es saku, nē, čista nē, tiešām nē. Mēs piedzimstam, tad mums ir debesis, la. Un es ar putām uz lūpām reāli argumentēju par kaut ko es vispār nezinu. Man vienmēr kaitināja citi viedokļi, tāpēc, ka es nezināju, kas tad ir tas mans īstais viedoklis. Jo, ja es būtu tik pārliecināta par tiem saviem uzskatiem, man nekad mūžā nebiedētu viņas uzskati. Es savā ķermenī jūtu tādu sajūtu, ka pilnīgi esmu pretuzbrukumā, ka man uzbrūk. Man bija sajūta, ka jebkurš viedoklis, kas atšķirās no mana, ka man uzbrūk un ka man ir jāiet pretī un jāapstāsta, kāpēc man ir taisnība. To nozīmē īstenībā nepastāvēt par saviem uzskatiem ar pārliecību, ar mieru, bet ar tādu, es tev tūlīt parādīšu, kāpēc man ir taisnība, pat ja es pat nezinu, vai man ir taisnība, jo tie pat no mani uzskati, tie ir manas mammas un tēta uzskati. Tā, labi, es teikšu tā, man riktīgi jau ir izrunāts kakls. Šķiet, ka visu pateicu, galveno pateicu, un lai iet labumā, es priecāšos arī, ja tu šo epizodi aizsūtīsi kādam cilvēkam, kuram tā tiešām varētu noderēt, kā paplašinājums, kā jauna perspektīva. Tā kā jā, paldies!